Skaties, lai sakrīt tā ielīte ar šo, un tad jau viss būs kārtībā. Labi? Labi. Paldies. Tu? Kas tad tie pa brīnumiem? Izsapņots. Ārprāt, konkurss tik iekšā. Ej, apsēties. Vecā Vīkantē neaizgāja pensijas, bet muļķelēšu to vietām garām. Jaunais priekšsēdētājs pie sevis? Jaunais? Viņam jau 40 gadu. Bet vispār forši. Zvanu lauksaimniecības pārvaldes. Kāpēc mums likt sienu rādītāji? Vecais viņam būtu taisnojies, mums atvainojiet, centīsimies, bet ko drūvis? Ko? Tu viņu vārdā sauc? Ja ko mēs tā sarunājām? Drūvis saka, jūs neredzat, ka līst? Es atbildu par lobrību ne jūs, ar mēstiem labs nebrošu. Nu ko? Es jau nesmu, ko otrā vēl atbildēju. Nu tā viņš tie vēl nepaliks. Redzēsim. Ho. Labi tev. Šovakar uz kino nāksi? Tu izmestās? Tik viens? Ko? Šodien esmu labā noskaņojumā. Došu iespēju izmaksāt man. Labdien, biedri patos. Labdien. Nu kā tad mūsu jaunatnē klājas? Kad embote ir nodedzināta. Kāpēc es jūs neredzēju svētkos? Aktīvāk ir jāapmeklē sabiedriskie pasākumi. Aktīvāk. Komjaunieši esat? Jā. Tas ir labi. Audzināsim jaunos partijas kadrus. Audzināsim! Lūdzu. Labdien. Es vēlos mācīties lauksaimniecības akadēmijā agronomos. Labdien. Un man vajag kolekcijas rekomendāciju. Sveiki. Nu, un kolekcijas stipendija arī. Ja es puiši zinātu, kā tevi sauc, varētu padomāt. Eidis Nārgulis. Vispār ir Edgars, bet man nepatīk. Eidis. Nu, un kur es puiši ņemšu pārliecību, tu pēc pirmā kursa neaizmuks uz citu mācību iestādi? Neaizmukšu. Mans tēvs arī bija šeit agronoms. Jūs nezināt, viņš mācījās neklātienē. Es arī tāpat. Stipendiju nevajag. Pag, mierīgi. Neklātienē, jā? Nu, labi. Rekomendācija tu tam būs. Kaut vien 2. Darbu vajadzēs? Jā. Labi. Tad pāris gadus pabraukšu uz traktoru. Un no 3. kursa iesirkt agronomu. Ja tā lieta? Jā. Nē. Man nepatīk traktoristu kompānija. Par šoferi ar biedru. Ar vieglo tikai mani var vadāt, bet tā kā es pats braucu. Un to es prasu no visiem saviem speciālistiem. Tad tikai uz smagās. Būs jāiet kursos. Līdz ko iestāsies akadēmijā, tā uzreiz nosūtīsim tevi kursos. Un pēc pirmās sesijas būs jau tiesības kabatā. Spēsi? Vienkārši. Vienkārši. Jums jaunajiem gan viss ir vienkārši. Tas man ir dēls tavos gados. Nu, viņš un Silva pagaidām palika Rīgā. Artis startēs ķīmiķiem. Viņu Hruščovs satricināja. Atceries? Komunisms ir visas zemes ķimizācija. Nu, plus padomju var. Jā, konkurss tad bija šausmīgs. Bet viņam tāpat kā tev. Viss vienkārši. Jā, padomā, vai tak jums abi divi nav taisnīgi. Viss vienkārši. Labi. Sarunāts. Oi, Господи, cilvēki, nu palīdziet tā kāds! Palīgā! Помогите, люди! Господи, Jadviga! Тунгус! Тунгус, я! Ой, не могу, Господи, Jadviga! Ой, Господи, не могу. Ну, ko? Что орёшь? Marija, kas ugunsgrēks? Nu, как это Sīmanīts, Vircas bedres pēdējā brīdī pieskrēja izgrāba ārā. Господи, ak, Dievs,
вот оно, счастливое детство, ja? Laimīgi bērni, kur ir sudos bērni aug mums. Nu, tu mani buciši. Oi, ja būtu noslīps, ko darītu, ko? Nu, ko darītu? Es skatos, nav puikiņa, nav dočka viena pati pa kūdru dzīvojās. Tu mani, kā es pārbījus. Pārbījus. Jadvig, mūs bērni pie tevis padzīvo. Nu, tepat padzīvojas. Tev, skatos, pagalms čistāks, nav tāda bīstama vieta. Nē, mīļais, nevar, es tagad gludinu veļu. Nu, gludini. Nu, jā. Nu, gludini, es jau saku vispār. Vispār pie tevis padzīvo, nu tā. Paga, kā tu to domā vispār? Pagaidi, es taču nevaru, es jau tā darbiem es esmu nojēgusies. Ne no Alberta, ne no Mirgas, nekāda palīdzība. Tas nav gaidām, nē, mīļā, man gludeklis ieslēgts. Paga, Jadvig. Nevar, man gludeklis ieslēgts. Jadvig, ne, paga, Jadvig. Может, mēs varam, nu, slūšai, Jadvig, bet vai te tungus nepalīdz, Tad mēs palīdzēs, es varu arī palīdzēt, tev tikai bērni jāpieskat, Jadvig, viņi taču paši pieradušās sevi ņemties, Jadvig, klausies, patur bērniši. Pagaid, kur tad es tā, tā, klausies. Oi, Господи. Viņi tak paši pieraduši ar sevi, nekāda nelaime nebūs, tu pieskatīs bērnus. Ko, Jadvig? Es atskriešu pa poldiņu nolikšu bajuški, ja? Ko? Kur tu to viņu noliksi? Kā, kur noliks? Vai tad narbūļos tukšas istabas trūkst? Ko? Atšusim. Ko tad tu iedomājies, ka... Ko? Ko te? Ka narbūļos kāds bērndārs. Kāds bērndārs? Kāds bērndārs? Taču palīdzēs darbus tev. Ūdeni nesīs, govis, visu mēs palīdzēs, Jadvig, ko? Nezinu, vai Albertam patiks. Jadvig. Ko? Moška, parunā. Kurš nebļauj bērnus guļ? Zimeni. Tai ļoti laba tanta. Ļoti laba tanta. Nāksi vai nenāk? Nē. Ko tu mani ved? Sēņot! Vai jau te aug sēnes? Te ir skaisti. Patiesībā šī ir ļoti drausmīga vieta. Te dzīves sadega mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Tur. Kā tā nelaime gadījās? Kara laikā friči kopā ar māju par palīdzēšanu partizāņiem. Kādas šausmas. Te kāds ir brīdis? Tā ir mana mamma. Viņa te ir piedzimusi. Viņa saka, ka viņa gribot te arī nomirt. Kā? Bet viņa taču ir jauna. Nu jā, bet es gribu, lai tu nebrīnies. Es tev šodien aizvedīšu uz Nārbuļiem un es iepazīstināšu ar viņu. Es gan viņu esmu redzējis, bet runājis gan nē. Nē, ja jau kāds ir nenormāls mūsu ģimenē, tad tas esmu es. Bet mammā viņā ir kaut kas tāds. Nē, tu neuztraucies. Galvenais. Es neredzēju šorīt, kā viņš uz darbu aizbrauc. Nebija naktī mājā. Varbūt kaut kas ir noticis. Ej, nu ej. Nu, beidz, liecies.
Mierā, nu vai tad tu nezini, kas ar jaunu puiku pa naktīm notiek? Kas tad notiek? Man augstīda. Augsti? Jā. Ej, nu ej, tūlīt iesim uz māju pagaidi, Mirga, nu ko tu kreņķējies? Nav augsts. Nav, pārgāja? Jā. Ļoti labi. Klausies, varbūt, ka viņš grib precēties. Jā. Nu, lai precas, tu tiksi vecmāmiņas godā Mirgu. Nu, kā viņi tur sauca, Ligita vai kā tur bija tas. Paklausies. Tu nevari paskatīties. Pirmdienās nerāda. Es tā citādi nevaru pabraukt. Nē, bērniņ, tu nevari ar tādu pabraukt, te tādu tikai lielā tante brauc. Ej, kur Kristīnka? Nav. Oh! Ejam skatīties. Kristīne! Kristīne! Biedra Lukstī? Labdien! Biedra Lukstī! Jūs dzīves, kad atgriezāties? Runāju, ka jūs Sibīrijā... Jā. Būtu māma dzīve, viņa priecātos. Jā. Paldies. Jaunais ģenerālsekretārs Hruščova vietā. Ko tad tas? Veselības pasliktināšanās dēļ uz pašvēlēšanos. Jocīgi. Nebrīnies, liktiņi, par ko vairs nebrīnies. Priekšsēdētājs ir uz vietas? Viņš ir izgājis pusdienās. Es nodošu. Un man vajag parakstu. Es varu parakstīt? Man vajag adresāta parakstu. Tu Eidi neiztrecējusi? Viņš ir aizbraucis pēc minerālu mēsliem. Labdien! Es laiku pie jums. Labdien! Laikam? Nē, pie manis. Pie jums? Nāciet iekšā. Jāparakstās. Šeit. Atdodiet lūdzu klīti. Jā.
Sakiet, kā jūs... Ko jūs... Kā esat apmierināti ar darbu? Mani sauc Mirga no Ārbuli. Uz redzēšanos? Redzējāt, mums jābūt ģenerālsekretārs. Jā, rāņā ziņām dzirdēju. Mēs būs jauna dzīve. Tad jau redzēs. Kaut kam taču jāmēras, vai ne? Vai un kam? Gaidam mamīti. Pacel galviņu augšā. Man liekas, ka jums ir augsti deguni. Lietus sāk smidzināt. Pagaid, Dauda. Ir augsts? Ir augsts? Tev nav, tev silts? Man māsiņai augsts. Nē, bērniņi, zin ko, ejam uz mājām, ja? Tu iesi kājām, ja nāks opā? Nāks opā? Mēs gaidām mamīti. Iesim uz mājām. Atrauga garbīgi. Labi, dēliņ. Ejam tagad. Neiežos. Bet reku, mums jāgaida. Mamīte brauks ar autobusu, bet mēs aiziesim tur, paskatīsimies. Sīmanīt, mīļais, klausies, dēliņ, nu, ejam. Nu, reku, sunis atnāca. Mums šeit pakaļ sunim. Kur tā? Nu, mums jāiet skatīties, kur suns ies. Iesim, paskatīsimies, kur viņš mūs vedīs. Nečurp, ejam. Neejam. Nu, ko tu mēs tagad darīsim, ka tu nenāksi? Nu, bet kur tu mēs ar māsiņu paliksim abas divas? Mums jāiet, nāc, es tevi gaidu. Neejam. Nāc, māsiņa nosalusi. Māsiņai augsts deguntiņš. Nāc. Ej. Nu, kur tad tu paliksi? Te? Viens pats sēdēsi? Jā. Nu, kā tad tā, tu viens paliksi, atnāks kāds svešs onkals un tev paņems? Kur tā? Nu, kur tā, tad atnāks tūlīt kāds. Reku jau tur es redzu, kur nāk jau. Nāc, ejam uz divi. Ejam uz māju. Ejam. Nu, jā, no ko tu mēs varam darīt, mīļais? Lietas, mums jāiet uz māju. Jādrīgā! Reku, mamīte. Jādrīgs, Nāk! Nāc šurp, nāc ātri. Nu, ko tu gaidi? Bērni nogaidīsies. Kur tu kavējies? Tūlīt, nu es jau esmu, Nu, tā ko nevarēju jākāk, es saprotu. Nu, Anton no Zeltīņiem, nu šis paķera mani paveda līdz krustam tur, nu jau labi. Nu, standa moju. Oi, pasiek visu dabuju. Jauni tiksi tungus tam dabuju. nu! Tas ir dusmīgs šodien. Jā, dusmīgs, Kas bija? tāpēc, ka mamītes nebija. Tīkus man. Kāpēc tu neko neēdi? Kāpēc neēdi neko? Kas tev ir? Kas tur slīmā, vai? Drusciņi. Ēst, dodiet man ēst! Kas grib pārties, lai raksta iesniegumu? Paēdiņš pāradies. Ja ieiedod ēst, Jā. tās meitenes gan jau, ka viņi nebarē. Ko tu tur zini? Atvainojos, piedodiet.
palaidāt. Nākamā bija mana kārta. Nevajadzēja vazāties apkārt. Nākamā, kā norunāts, tieši es. Man mājās ir slims vīrs un man nav laika. Nu, cik dabūju? Labi. Laimīgais. Man pietikt ar apmierinoši. Ko pasniedzējis mūsu piesienas? Nē, es pats sajaucu klasifikāciju. Un kura biļete, ko bija? 13. Ārprāt. Patiesībā vienalga. Es taču tāpat neesam redzējuši nevienu biļeti. Vai tu zini, kas patiesībā ir vienalga? Kad trietā guļ vidējiem vienalga, uz kura pusi segu vēl. Nu, es trietā neguļu, bet vienalga ir caur kuru pirkstu starp. Fuj, biedri kraulim, vecs rupjas anekdots mūsu kolektīvā. Kas tad ir? Ja gribi kļūt par agronomu, no sūdiem nav jābaidās. Tie ir auglības pamats. Beidzi, tas vēl mācos. Nu vairs, jums jau labi. Jā? Kā jūs to zināt? Redzu, sejā rakstīts. Mums vajadzētu nosinēt pirmo eksāmenu. Iepazīties, un, lai mēs nejūstotos un lai nebiedrotos. Laba doma. Sametīsimies pa kompozītu, nopirksim kaut ko nebūtu. Kā jūs uz to skatāties, biedri Cielau? Atvainojiet, nevarēšu. Nav laika. Pēc manis piebrauks. Kas viņš kāds priekšnieks? Tālu braukdama? Pa visu kolhausu, tāpat kā jūs. Nu, tad mums pa ceļam. Uzvedīšu kalniņā, pa blatam. Vai tad priekš tam ir blats vajadzīgs? Šodien bez blata nevar. Šodien bez blata es nevaru dabūt pat to, kas man pašam pienākums. Jūs par kaut ko esat sakreņķējis? Tikko praudzīju ziemājas. Švaki. Ziem bija silta, pavasars augsts. Agronoms visu laiku ladzina piebaro. Es pats saprotu, ka jāpiebaro, bet minerāla mēsla fonda ir cauri. Jāmeklē kanāli un citi priekšsēdētāji arī malā nestāv. Tā nu mēs ar elkoņiem grūstamies, blatojam. Jūs ziniet, ar ko sociālistiskā lielražošana atšķirās no kapitalistiskās? Ar ko? Ar to, ka mums kārtības nav. Bet viņiem ir. Paldies. Fermas celtniecība arī draud apstāties. Nauda ir, fondi ir, bet dzelzbetona konstrukcijas nav. Ne, viss ir tikai to nav. Ko gan? Ko es te? Tomēr vieglāk paliek, kad sirdi izkret. Ne? Varbūt. Nekad neesmu to darījusi. Kāpēc? Jūs ar draudzenēm nerunājat? Jūs to pēc savas sievas spriežat? Vai tad jūs nezināt, ka es esmu Salmu atraitnis? To jau viss šeit izrunājuši ir krustām šķērsām. Bet nu lai runā. Taisnība vien ir. Sākumā, kad man atsūtīja, Velga arī taisījās braukt. Bet tad Rīgā visādi darbi darām, šis darāms, tas darāms. Tēls iestājās universitātē, atkal nevarēja. Un tagad mēs par to vairs nerunājam. Patiesību sakot, mēs vispār nerunājam. Nu, gan es kā piepikts. Mana mamma un vecmāma bija ragans. Vai tad neesmu par to dzirdējis? Varbūt tāpēc man tāda vara cilvēku uzticas. Ja? Tad jau jūs esat bīstama sieviete. Pagaidiet, mēs pabraucām garām Strautiņu ceļām. To var labot. Nē,
nevajag. Es tiešām, es taču pati varu aiziet. Viss kārtībā. Gan paldies, izpalīdzējāt. Būs atkal jums izrunāt. Tās bija mans nolūks. Lūdzu. Paldies. Visu labi. Visu labi. Nu, kopš kura laika tu priekšsēdētājs pasniedz ar visu velopēdu vadā? Netiku Kauču kalnā. Stāstīja manim Daugaviņu. Paldies. Tev valaži vīrieši lipuši klāt. Nu, un kāpēc ne šis? Ko? Dzirdēju, tikpat kā brīvs cilvēks. Nādra, ko tu runā? Nu jā, nav tev pēc solis neviena, saprotams. Tev, redz, nav dušas paņemt vīrieti mājās. Paskaties, kā es. Nu, lai arī viņam viena kāja, bet stiprs garā. Mums sapas, es esmu represēta Kulačka, viņš leģionārs. Tev dēls no leģionāra, tāpēc varētu uzlabot biogrāfiju ar kolhozu priekšsēdētāju. Labi, paldies par padomu. Ar gudru cilvēku vienmēr prieks parunāt, bet nav vairs laika. Avīzes paliks vecas. Paliec sveika. Да, потом болеют. А вас не болеют, теперь не болеют. Что теперь? Кто в самом уме совсем? Старший не уступает место. Да, ужасно. Вообще. Разве это поездка? Это вообще какой-то кошмар. Ну и куда теперь эту авоську? На моего ребенка? Так не убью я вашего ребенка. Ну что вы делаете-то? Не, ну с виду такой приличный мужчина. Можно вам полегче? Ну ребенок сидит. Мужчина, бортик, дайте, пожалуйста. Ой, ну аккуратненько. Да. Спасибо. Простите.
Что мне делать? Я авоську забыла. Nu neko. Mašīnas galpunktā atradīs, nu ja kāds cits nebūs piesavinājies. Ārprāts. Bet uz kurienies attaisīts vilciens līdz lokai? Nē, līdz tukumam. Beigas. Nu jā. Kad nākamais? Kāpēc beigas? Sākums. Jums jāpriecājas, ka arī es izkāpu ārā. Kas man par daļu? Nu, ka nav, te nav. Būs jānes uz mantu biroju. Sadists. Tāds cilvēku spīdzināt. Vai tur man par to nekas nepienāks? Mums nekas nav. Pāris rubļu un viss. Bet buča? Kas tad uz ielas bučojas? Nē, nu tur mēs varam iet ceriņos. Ui. Bet es netālu dzīvoju. Nāciet, pacināšu ar kafiju. Jā, tur? Jā. Куда? Здрасте. Привет! Анюта? Рамон, этот человек спас жизнь моей авоськи. Его надо отблагодарить. Сейчас будем пить кофе. Рамон, может быть, у нас есть что-нибудь покрепче? Анюта, я ничего не понимаю. Es nezinu, kā man glābēju sauc. Juris, bet ziniet, es labāk iešu tiešām tepat pie drauga. Drauga? Jā. Nu, nekā. Рамон, займи нашего гостя. Ejiet pie galda, es tūlīt izvarīšu kafiju. Lūdzu. Тут ты мелешь. Сейчас все объясню. Labdien. Nu, mains, Jūr, šitā iznes cauri. Nāciet, iedzeriet tēju un šeit tev, bāc, iepazīsties ar manu vīru. Neņem galvā vēl. Pagaid, kas tur ar to tīkliņu bija? Būtu viņi labāk nesi šurp, nebija kaut kas garšīgs iekšā? Ko tu? Tā padomu cilvēks nerīkojās. Tu labāk uzrakstīs sacerējumu. Jaunā padomju cilvēka tēls mūsdienu sabiedrībā. Sūti uz avīzi, būs slava un nauda vismaz vīriņam pietiks. Jā, bet tālāk par kafijas dzeršanu nerakst. Cilvēki ieliks rubrikā smējies vesels. Labi, tu lasies 3 ielas tālāk. Ravēt savu dārziņu. Tu atkal kļūdies. Manējā ir 4. Labi, pievērš žaunas. Taču izstāstīja kā draugiem, kur tad atbalsts? Ko? Kas par atbalstu? Tu būsi laimīgākais no mums visiem. Nomirst vecpuisi. Jā, gluži otrādi. Aprecēšos pats pirms. Žēlētas ziltiņas. Kam ziltiņas? Paldies. Ar ko? Zīvis, kam ziltiņas? Ar ko? Nav drusku par jaunu ko? Nu? Gunti, tu kā iedzimtais varbūt pazīsti? Kuru? Nevienalga. Saprotams, ka pazīst. Viņa vairākas vasaras jau kā īrē vasarnīca blakus mums. Tā tumšai dace. Foršmējuši, piecirtīs kanti būs darīts. Tā otrā, tā ir Ingrīda. Viņas draudzene. Ciets riekstiņš. Ātri atšūs. Jā? Vispār jau Jūras meitenē patīk. Nu, paskatīsimies, nekas viņam nesaka. Labs vakars. Vai jūs nepateikt lūdzu, cik pulkstens? Mūsu pulkstens ir sabojājies.Ūžas. Un kā tad jūs tā dzīvojat, Dac? No rīta pēc gaļiem, vakarā pēc vreņas. Oi. Man liekas, ka jums vajadzīgs vīrietis. Nē, es domāju pulksteni.
Un jums, Mr. X, ir kāda kandidatūra? Man liekas, viņš sevi grib piedāvāt. Nē, es gribu ko citu. Un ko, piemēram? Piemēram, tevi apprecēt. Kad? Rīt. Rīt. Nē, es tiešām esmu pilnīgi normāls, ja tu gribi, es varu dabūt izziņu. No cietuma izlaist, dzīvot nav kur. Nav gan, bet ne tāpēc. Nu, ko teiksi? Nu, varbūt rīt varētu aprunāties. Nē, runāt mēs varēsim visu mūžu, bet rītējiem uz Zaksu. Muļķības, kāpēc man būtu jāprec kaut kāds svežs dulls tips? Nu, kāds dulls tips? Tas Gunta kursabiedrs. Mēs mācāmies inženieros celtniekos. Nu? Tad labi. 11:00 pie dzimtsarakstu birojas. Nē, 10. Es ilgi guļu un tevis dēļ, es negribu agrāk celties. Labi. Varbūt paskatīsimies, kā mums sadara. Ingrīda, es zināju, ka tu esi traka, bet ne tik. Jā, bet Dāci atnāca par liecinieci rīt. Sadarēja? Nē, pilnīgi nopietni. Bet mēs gan sadarējām. Idol divu. Nu, čau, kungi! Klausiet, mēs tikko no Zaks. Nu, ko nemulku? Jā, visas darbojušās personas bija ieradušās. Mēs tikāmies jūlijā, kad čiekuris Jā, mēs bijāt. nemulku, godvārds. Klausies, mēs laižam uz Jūrmālu, tā kā klāja galdvecīgi. Ko nevar tādā dienā? Nevar viņš. Ko viņš nevar? Jā, ko tu nevar? Jā, nu labi, tad labi. Jā, mēs paši kaut kā, jā. Čau. Nu? Nekā. Kas ir? Nekā. Labi. Ej, tiksim bez viņa. Man ir 7. Aiziet. Man 3. Tev 3? 4. Tā, nu, sāc. Trāpī. Man 5. Davai, bet tagad. Ai. Par ko? Par ko mums tas viss? Tak beidzot, klausies, es domāju, ka tev sēņš pieķēra. Pāters aizbrauc uz pilsētu, un terīt aizgāja uz veikalu. Tā kā, kamēr es šito... Šampānietim atnesi. Jā, saimnieko. Nu, to glāzi. Jā. Palīdz man izvilkt. Žaka, te aplēju. Nu? Kamārā. Kas tev tas tā? Pagaid. Nezinu. Tā. Nu, krālēs, ka būs jādzer no pudeles. Iedomā. Ir. Lielis. Nu tad? Es neticēju, ka Juris atnāks. Ingrīda gan. Viņai ir aknas. Bet man ir sirds. Trūcīgs iekšējo orgānu komplekts. Varbūt papildināsim arī vēderu, ko? Nē, man labāk garšo ķilām aiziet. Man arī. Būs laimīga dzīvošana, ja gaumas saskaņa. Bet ja nekas, jums ir laiks vēl mēnesis, ko apdomāties. Cik ilgi var rakstīties? Nu, skaidrs, ka viņi otrais vairs neaizies. Kurien tur čeli? Nu, šodien pēc minerāla neaizvēr. Vien. Labdien!
Vai jūs lūdzāt laikā? Dien. Es jūs saucu. Pieduriet to rādu. Nāciet iekšā. Paldies. Nāciet. Kam par godu? Šis spīdeklis tagad ir jūsu. Nesaprotu. Nu kā? Jūs apkalpojat mūsu kolhozas cilvēkus. Un es nevaru pieļaut, ka mūsu pasniedze sniegā un dubļos kuļās ar velosipēdu. Ja jau pass ir nabaks, tad kolhozas palīdzēs. Jums kāds lūdza? Nē, bet... Paldies, bet man nav tiesību to pieņemt. Mirgā. Nespīkājies, Mirgā. Nopirkt ir. Kur lai liek? Un valda ko? Es uzspiedu. Un tagad lai rūs? Noderēs kādam speciālistam. Par mums jau tagad kolhozā baumā. Vai vajag, lai runā vēl vairāk? Katrā mājā, kuras iebraukšu, man būs jātaisno. Es pat, ja neprasīs, nodomās. Es nemaz nemāku braukt. Nemelo. Es zinu, proti gan. Tā vēl atcerās degšļos. Tas bija BMW. Kāda starpība? Es iemācīšu. Un tiesības tagad dabūt ir sīka vienība. Vai jūs arī zināt, ko es dabūju mācoties braukt? Ko tad? Savu pirmo dēlu. Bīstam nodarbošanās. Notiks tā, kā es teikšu. Paldies, ka pasargājāt. Vienmēr laipni. Ko to spīdekli iesāksim? Lai pastāv pāris dienas. Uzaicinu uz randiņu. Somu pirtī. Pats tikšu galā. Paldies. Labdien. Jūs arī te? Man ir vēstule Agrim Elubrānam. Es nemaz nezināju, ka te tā dzīvo. Gandrīz tukšs. Jā, visas vēstules ir izvedātas. Ko tas nozīmē? Atplēs. Ko jūs? Tā vēstule domā tev. Atplēs. Ielas vārdu un uzvārdu no otra gala. Mirga, Nārgula. Iesim iekšā. Tas notiks pēc mana prāta. Un arī pēc tava. Nemaz nelieties. Iesim iekšā. Te ir pārāk redzama vieta. Bail? Tas nav tas vārds. Es negribu kā atplēst taču to vēstuli. Loterejas biļetes? Tu domā, tās būs pilnas? Vai tad mēs jau neesam? Vai nejuši?
Iesamies. Es ir kur kā vajag. Kopā, skaties, lai sakrīt tā ailīte ar šo, un tad jau viss būs kārtībā. Labi? Labi. Paldies. Tu? Kas tad tie pa brīnumiem? Izsapņots.
Ārprāt, konkuls man tik iekšā. Ej, apsēties. Vecā Vīkantē neaizgāja pensijas, bet muļķelēšu to vietām garām. Jaunais priekšsēdētājs pie sevis? Jaunais? Viņam jau 40 gadi. Bet vispār forši. Zvanu no lauksaimniecības pārvaldes. Kāpēc mums likt sienrādītāji? Vecais viņam būtu taisnojies, mums atjaunojiet, centīsimies, bet ko Druvis? Ko? Tu viņu jau vārdā sauc? Ko mēs tā sarunājām? Druvis saka, jūs neredzat, ka līst? Es atbildu par lobrību ne jūs, ar mēstiem lopus nebrošu. Ko? Es jau nezinu, ko otrā vēl atbildēju. Nu tā viņš tie vēl nepaliks. Redzēsim. Ho. Labi tev. Šovakar uz kino nāksi? Tu izmaksās? Tik vien? Ko? Šodien esmu labā noskaņojumā. Došu iespēju izmaksāt man. Labdien, biedri, patos. Labdien. Nu kā tad mūsu jaunatnē klājas? Kāpēc es jūs neredzēju svētkos? Aktīvāk ir jāapmeklē sabiedriskie pasākumi. Aktīvāk. Komjaunieši esat? Jā. Tas ir labi. Audzināsim jaunos partijas kadrus. Audzināsim. Lūdzu. Labdien. Es vēlos mācīties lauksaimniecības akadēmijā, agronomos. Labdien. Un man vajag kolhozas rekomendāciju. Sēdiet. Nu, un kolhozas stipendija arī. Ja es puiši zinātu, kā tevi sauc, varētu padomāt. Eidis Nārgulis. Vispār jau Edgars, bet man nepatīk. Eidis. Nu, un kur es puiši ņemšu pārliecību, tāpēc pirmā kursa neaizmukšu uz citu mācību iestādi? Neaizmukšu. Mans tēvs arī bija šeit agronoms. Jūs nezināt, viņš mācījās neklātienē. Es arī tāpat. Stipendiju nevajag. Pag, mierīgi. Neklātienē, jā? Nu, labi. Rekomendācija tu tam būs. Kaut vien 2. Darbu vajadzēs? Jā. Labi. Tad pāris gadus pabraukšu uz traktoru. Un no 3. kursa iesver agronomu. Ja tā lieta? Jā. Nē. Man nepatīk traktoristu kompānija. Par šoferi ar biedru. Ar vieglo tikai mani var vadāt, bet tā kā es pats braucu. Un to es prasu no visiem speciālistiem, tad tikai uz smagās. Būs jāiet kursos. Līdz ko iestāsies akadēmijā, tā uzreiz nosūtīsim tevi kursos. Un pēc pirmās sesijas būs jau tiesības kabatā. Spēsi? Vienkārši. Vienkārši. Jums jaunajiem gan viss ir vienkārši. Tas man ir dēls tavos gados. Nu, viņš un Silva pagaidām palika Rīgā. Artis startēs ķīmiķiem. Viņu Hruščovs tracināja. Atceries? Komunisms ir visas zemes ķimizācija. Nu, plus padomju var. Jā, konkurss tad bija šausmīgs. Bet viņam tāpat kā tev. Viss vienkārši. Jāpadomā, vai tak jums ar Dievu nav taisnība. Viss vienkārši. Labi. Sākās. Oi, Господи, cilvēki, nu palīdziet tā kāds! Palīgā! Помогите, люди! Господи, Jadviga! Тугус! Тугус я! Ой, не могу, Господи, Jadviga! Ой, Господи, не могу. Ну, ko? Что орёшь? Marija, kas ugunsgrēks? Nu, tak nē, tak Sīmanīts, Vircas bedres pēdējā brīdī pieskrēja izgrāba ārā. Господи, ak Dievs, вот оно, счастливое детство, ja? Laimīgi bērni, kur ir sudos bērni aug mums. Nu, tu mani buciši. A, ja būtu noslīdis, ko darīt, ko? Nu, ko darīt? Es skatos, nav puikiņa, nav dočka viena pati pa kūdru dzīvojās. Tu mani, kā es pārbījus. Oi, pārbījus.
Jadvig? Mūžu bērni pie tevis padzīvo. Nu, tepat padzīvojas. Tev, skatos, pagams čistāks, nav tāda bīstama vieta. Nē, mīļais, nevar, es tagad gludinu veļu. Nē, nu gludini. Nu, jā. Nu, gludini, es jau saku vispār. Vispār pie tevis padzīvo, nu tā. Paga, kā tu to domā vispār? Pagaidi, es taču nevaru, es jau tā darbiem es esmu nojēgusies. Ne no Alberta, ne no Mirgas, nekāda palīdzība. Tas nav gaidām, nē, mīļā, man gludeklis ieslēgts. Paga, Jadvig. Nevar, man gludeklis ieslēgts. Jadvig, ne, paga, Jadvig. Может, mēs varam, nu, slūšai, Jadvig, bet vai te Tungus nepalīdz, Tak mēs palīdzēs, es varu arī palīdzēt, tev tikai bērni jāpieskat, Jadvig, viņi taču paši pieraduši ar sevi ņemties, Jadvig, klausies, patur bēmbiši, patur bēmbiši. Pagaid, ko tad es tā, tā, klausies. Oi, Господи, viņi tak paši pieraduši ar sevi, nekāda nelaime nebūs, tu pieskatīs, bērns. Ko, Jadvig? Es atskriešu pa polģeņu nolikšu bajuški, ja? Ko? Kur tu to viņu noliksi? Kā, kur noliks? Vai tad narbūļos tukšas istabas trūkst? Ko? Načusi man. Ko tad tu iedomājies, ka... Ko? Ko te? Ka narbūļos kāds bērndārs. Kāds bērndārs? Kāds bērndārs? Taču palīdzēs darbus tev. Ūdeni nesīs, govis, visu mēs palīdzēs, Jadvig, ko? Nezinu, vai Albertam patiks. Jadvig. Ko? Moška, parunā. Kurš nebļauj bērnus guļ? Ej. Simeni. Tai ļoti laba tante. Ļoti laba tante. Nāksi vai nenāk? Nē. Ko tu mani ved? Sēņot! Vai tu te augst sēnes? Te ir skaisti. Patiesībā šī ir ļoti drausmīga vieta. Te dzīves sadega mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Tur. Kā tā nelaime gadījās? Kara laikā friči kopā ar māju par palīdzēšanu partizāņiem. Kādas šausmas. Te kāds ir brīdis? Tā ir mana mamma. Viņa te ir piedzimusi. Viņa saka, ka viņa gribot te arī nomirt. Kā? Bet viņa taču ir jauna. Nu jā, bet es gribu, lai tu nebrīnies. Es tev šodien aizvedīšu uz Nārbuļiem un es iepazīstināšu ar viņu. Es gan viņu esmu redzējis, bet runājis gan nē. Nē, ja jau kāds ir nenormāls mūsu ģimenē, tad tas esmu es. Bet mammā viņā ir kaut kas tāds. Nē, tu neuztraucies. Galvenais. Es neredzēju šorīt, kā viņš uz darbu aizbrauc. Nebija naktī mājā. Varbūt kaut kas ir noticis. Ej, ej. Beidz, liecies mierā. Vai tad tu nezini, kas ar jaunu puiku pa naktīm notiek? Kas tad notiek? Man augstīda. Augsti? Jā. Ej. Tūlīt iesi uz māju pagaid, Mirga. Ko tu kreņķējies? Nav augsts. Nav pārgāja? Jā. Ļoti labi. Klausies, varbūt, ka viņš grib precēties. Jā. Lai precas, tu tiksi vecmāmiņas godā Mirgu. Kā viņu tur sauca, Ligita vai kā tur bija tas? Paklausies.
Tu nevari paskatīties. Pirmdienās nerāda. Es ar citādi nevaru pabraukt. Nē, bērniņ, tu nevari ar tādu pabraukt, te tādu tikai lielā tante brauc. Ej, kur Kristīnka? Nav. Oh! Ejam skatīties. Kristīne! Kristīne! Biedra Lukstī? Labdien! Biedra Lukstī! Jūs dzīves, kad atgriezāties? Runāju, ka jūs Sibīrijā... Jā. Būtu māma dzīve, viņa priecātos. Jā. Paldies.